Kā pareizi sēdēt pie datora? Tavam biroja krēslam ir jābūt tādam, lai nodrošinātu ērtu darba pozu. Elkoņu, gūžu un ceļu locītavās jābūt 90 grādu leņķim. Pleciem jābūt brīviem, tie nedrīkst būt uzrauti. Lai iegūtu labu jostas vietas atbalstu, krēsla sēžamajai daļai un muguras atbalstam ir jābūt atdalītiem. Lai sēžam vietu, varētu mazliet atvirzīt atpakaļ. Tev vajadzētu sēdēt tā, lai muguras balsts ērti saskartos ar tavu muguru. Muguras atbalstam ir jābūt pietiekami augstam un garam, lai tava mugura tiktu atbalstīta sākot no jostas vietas vidus līdz pat lāpstiņām. Monitora augšējai malai jāatrodas acu līmenī. Lai samazinātu roku muskuļu slodzi, uz darba galda jāparedz vieta, kur atbalstīt plaukstes un apakšdēlmus. Galda malām un stūriem ideālā gadījumā jābūt nopaļotiem. Pēles paliknis ir jānovieto pēc iespējas tuvāk tastatūrai, lai izvairītos no piespiedu darba pozas roku locītavās. Nav ieteicams strādāt ar datoru bez pārtraukuma ilgāk par 2 stundām. Ik pēc 2 stundām tev ir nepieciešams 15 minūšu pārtraukums. Pārtraukuma laikā nevajadzētu atrasties pie monitora. Tā vietā labāk pavingro. Vairāk informācijas meklē birojadzīve.lv